labdien! Esiet sveicināti sarunu šovu ar attiecībām Precamies. Es Binijs kopā ar saviem kolēģiem astroloģi Māru, un cilvēki tik ļoti labo dabas pazinē, esam pārliecināti, ka sirdslietas virz mūsu pasauli. To, kā mēs jūtamies, to, ko mēs darām, un to, ko mēs domājam. Bet reizēm ir vērts paskatīties šīm lietām no malas. Un tieši tāpēc mēs sākam! Mūsu šīvakara viesis ir ļoti interesanta persona. Izcils kareivs, kurš gan nedaudz sapinās savā godkārībā un pazaudēja savu galvu. Burtiski. Īsu brīdi bijis arī Skotijas karalis, daudz mīlētais un nīstais Makbets. Makbets gan šodien nesatiks nevienu sievieti, bet gan pārunās ar mums savu dzīves stāstu, attiecību vēsturi, sapņus un cerības. Ja nu kāda mūsu šovu vērotāja tomēr nonāk pie secinājuma, ka vēlas ar Makbetu iepazīties nedaudz tuvāk, tad varam jūs iepriecināt. Makbetam ir veltīta vesela Viljama Šekspīra luga. Iepazīsimies ar Makbetu tuvāk. Makbets. Vecums nav svarīgs, bet ir pašā spēka pilnbriedā, pretrunīga personība. Makbets ir guvis izcilus panākumus kaujas laukā Skotijas karaļa Dankanlapā. Par panākumiem arī apbalvots ar Kaudoru titulu. Makbeta kaujas laukā allaž pavadīja viņa kundze, kuru Makbeta mīlēja tik ļoti, ka atļāva tai sevi novest postā. Makbetam nav bērnu, bet viņš ļoti vēlētos turpināt savu dinastiju. Šodien Makbets ir studijā, lai atrastu sev jaunu sievu, kura nav tik emocionāla un valdonīga kā iepriekšējā. Māra, saki lūdzu, ko zvaigznes stāsta par mūsu viesi Makbetu? Jā, Makbets mums pēc horoskopa ir svari, bet ar lielu jaunavas piedevu, kas nozīmē, ka Makbetam reizēm ir grūti pieņemt lēmumus, ka lielu uzmanību viņš pievērš tam, ko citi par viņu domā un pasaka. Protams, ka īstā personība slēpjas aiz maskas, kuru viņš noņem tikai savas bijušās kundzes priekšā. Un cerams, ka viņš to izdarīs arī šodien. Ar attiecībām ir tā, ka Makbets ir viens no tiem cilvēkiem, kurš mīlestības dēļ ir gatavs uz visu. Viņam zināmā mērā nepaveicās ar pirmo sievu, kas to ļoti labi apzinājās un izmantoja savu labumu gūšanai, kas tiesa gan nebeidzās visai veiksmīgi. Bet ar bijušo sievu tu biji kopā gan priekos, gan bēdās. Vai pastāstīsi, kas notika jūsu starpā? Visam pamatā bija uzticība. Es uzticējos savai kundzei un cerēju, ka man no kaujas lauka pārnākot mājās gaidīs silts pavards un mīloša sieva. Savukārt mana sieva cerēja, ka es pārnākšu mājās sveiks un vesels. Man šķiet, ka tieši šī neskaidrība par mūsu ģimenes nākotni iedzina bailes manā sievā, jo, lai gan es esmu meistarīgs kareivis, kaujas laukā var notikt jebkas un var gadīties, ka mājās man pārved uz vairogu. Man kundze no tā baidījās. Viņa vēlējās bērnus un lai tie uzaugtu ar tēvu. Tāpēc, parādoties iespēju, ka es varētu kļūt par karali, viņa tai pieķērās tik ļoti un nelaid to vaļā. Man pašam gan bija cits viedoklis. Es teicu, ja laime man ceļ par karali, lai ceļ, es pats ne soli nespēršu. Tātad, Makbet, tu apgalvo, ka galvenokārt pie vainas ir tieši tava sieva? Zināmā mērā, jā, sievietes paliek sievietes. Es esmu kareivis, kalpot karalim ir mans gods un pienākums, un tā dzīve man apmierināja. Tā es teicu arī karalim nākanam. Es darīju, kas pavalsniekam nākas. Man auga atrodas šeit darbā. Jums klājas pieņemt mūsu pienākums, jo tie ir jūsu valsts un troņa bērni, kam katrā darbā jūsu mīlestība un slava stāv priekšā acīm. Bet Makbet, tomēr uzzinot no raganām par iespēju kļūt par Skotijas karali, šī doma jums iesēdās dziļi zemapziņā. Uzzinot, ka jūsu drauga un Skotijas karapulka ģenerāļa Benko dēli un ne jūsējie nākotnē kļūs par Skotijas karaļiem, tu Makbet pie sevis nodomāji. Kamberlendas princis, lūk šķērslis, kas no jauna ceļā stājas man. Tam jālec pār, lai nepakluptu kājas.
Jūs zvaigznes slēpieties, lai nepamana kāds melts un šausmīgs nodoms prātā man. Acis neskaties uz roku. Atturies tikai tad, kad ļaunais darbs būs noticies. Kā jūs skaidrojat šos vārdus, Makbets? Nu, protams, ka uzzinot par iespēju, ka var kļūt par Skotijas karali, es izvērtēju visas iespējas un varbūtības. Tādu iespēju jau nevar laist garām. Tomēr tajā brīdī es vēl nezināju, ka man jākļūst par karali, to, ka Banquo dēli kļūst par karaļiem. Bez šaubām visu labāko es vēlu tikai savai tautai un dzimtenei. Ja es citos cilvēkos redzu draudus saviem dēliem, sāku apsvērt konkrētas lēmumus un rīcības, kas man būtu jādara. Makbet, tu esi drošsirdīgs un asinskārs cilvēks kaujaslaukā, kad jāaizstāv valsts un tās iedzīvotāju gods un drošība. Bet vai tu pats saviem spēkiem būtu spējīgs laupīt dzīvību tiem, kas šo godu neapdraud, tieši otrādi pat aizstāv? Kā jau es teicu, es esmu karējusi, es neesmu slepkava. Pat mana kundze man veltīja šādus vārdus. Tu labprāt būtu liels, tu neesi bez godkārības. Tomēr trūkst vēl tev tās ļaunprātības, kas tur pieder klāt. Ko vēlies ļoti, to tu vēlies svēti. Tev viltus netīk, tomēr vēlies iegūt, kas tev liekts. Bet tomēr dzīvības tu laupīji arī ārpus kara lauka. Vai tu to darīji sevis vai savas kundzes dēļ? Ar mani kā Skotijas karaspēku ģenerāli mēs varētu sasniegt lielas lietas. Karaļa tituls bez šaubām man bija svarīgs, bet es daudz vairāk savai zemē spētu dot cilējot zobeni, nevis sēžot tronī. Mana kundze gan domāja citādi. Viņa teica, cik labprāt lielais glaims tu paklausītu balsī, kas tev uzsauc. Tā jādara, ja gribi nākt pie mērķa, bet bail tev pašam izvest galā to, ko vēlies notiekam. Ak, steidzies šurp, lai savu garu iedvest tev ausī, lai nospiežu ar savas mēles par to, kas tev atbaida no zelta kroņa, ko liktenis un pārdabiski spēki tev lēmuši. Pienākot izšķirošajam brīdim, tev roka par spīti visam tomēr nenodarbēja, un tu nogalināji Duncanu, kamēr viņš gulēja. Kāpēc tu neizstājies, ja apzinājies šīs rīcības sekas daudz lielāk par savu kundzi? Īstam vīram nekas nav tik svarīgs kā viņa gods. Mana kundze mani apvainoja gļēvulībā. Viņa teica, tu baidies savos darbos būt tas pats, kas iegribā. Es, protams, esmu vīrietis un nedrīkstēju nodarbēt pēc visu tā, ko bija rakstījis viņai vēstulēs. Tā es arī viņai atbildēju. Es visu uzdrīkstos, kas vīram klājas, kas vairāk drīkst. Nav cilvēks vairs, bet zvērs. Jums gan to klausoties var likties, ka tā sevi, mēs tos aizstāvēt pusaudzis, bet tajos laikos vīrietim nekas nebija svarīgāks par viņu godu. Makbet, tieši tu paveici slepkavību. Pastāsti, kas pēc tam notika tavā prātā? Momentā man piedzakās bailes, nožēla un vainas apziņa. Es pie sevis nodomāju, vai visu okeānu ūdens spēj šīs asins no manām rokām nomazgāt. Nē, drīzāk neskaitāmo jūras ūdens no manām rokām zaudē zaļo krāsu un kļūst purpursārts. Šo darbu apzinos vēl es un kaut neapzinātos sevi es pats. Lai Duncans uzmostas, kaut to spētu. Neapšaubām tu nožēloji izdarīto, bet vai pirms tam tu neparedzēji šādas sekas? Kas gan var kaisls būt un augsts, turklāt būt uzticams un vienaldzīgs, būt uztraukts un tomēr palikt apdomīgs? Neviens. Apstākļi sakrita tā, ka es pazaudēju spēju racionāli domāt. Jau pavisam drīz pēc Duncana slepkavības tu atgriezies pie tā cilvēka, ko nesen nosauc par šķērsli pie Banquo. Kāpēc tu izlēmi, ka jāmirst arī viņam? Es kļuvu ļoti paranoisks un iesaiktais bija jānoved līdz galam. Kā es izteicos par dziļu asinīs no kājas stiegu un griezties atpakaļ nav mazāk grūti kā tālāk brist.
baigs nodams šņauts man krūti un roku mudina. Tam notika būs, pirms prāts vēl skaidrībā par viņu kļūs. Magbete, Dankana dēls Malkolms, tev raksturo kā asinskārīgu, viltīgu, skopu, miesaskārīgu, ļaunsirdīgu. Tev piemīt katrs grēks, ko viņi ar vārdiem spēja nosaukt. Savukārt kā karaļa īpašības viņš nosauc patiesību, godprātu, taisnību, spēku, pacietību, dievbijību, drosmi, drošsirdību, stingru prātu un lēnu laipnu sirdi. Vai tu uzzinot, tev liekas, ka tu būtu spējīgs būt labs Skotijas karalis? Tieši šis, manuprāt, vissvarīgākais apstākļus ne uz vienu brīdi nenovīdēja manā prātā. Es biju pilnībā pārņemts ar saptīgām interesēm un reizi neiedomājos, vai no tā labums būs kādam citam Skotijas iedzīvotājiem, izņemot mani un manu kundzi. Nē, es biju meistarīgs kaujas laukā, bet ne tik meistarīgs, lai varētu pārvaldīt valsti. Ja es to būtu apzinājies pirms baisiem notikumiem, varbūt viss būtu atrisinājies citādāk. Bet alkas pēc varas un mirkļu vājums pazudināja gan karali Dankanu, gan Banquo, gan Magdafa ģimeni un galā arī manu dzimtu. Paldies tev, Magbete, ka šovakar bija tik drosmīgs un dalījies ar mums savu pieredzi. Ar to arī mēs beigsim mūsu šī vakara raidījumu. No Magbete dzīves mēs varam aizgūt daudz atziņas, kas jāaptur prātā, kad dzīvē nonākam lēmumu pieņemšanas priekšā. Nav svarīgi tas, ko mums saka citi. Mums katram ir savu galvu uz pleciem un savu dzīvi, kas jādzīvo. Un ja vien mēs negribam pazaudēt galvu, kā to izdarīja Magbets, tad paļausimies tieši uz savām ambīcijām. Teiksim paldies arī mūsu astroloģijai Mārai un cilvēku tik ļoti labai pazinēja Lotusam, ka viņi bija šovakar ar mums, un arī mūsu galvenajam viesim Magbetam. Ar to arī mēs no jums atvadamies mīlēt viens otru.